Jā, nu tūlīt gan jau būs pilns ar komentāriem. 247,000, dārgi, dārgi, dārgi. Es varu uzbūvēt par 120,000. Salīdzināsim. Ja tu uzbūvēsi privātmāju Ciematā Piekdienas Ādažu novadā un alternatīvā paskatīties, ko var nopirkt jau gatavu un esošu 250,000 vērtu. Skatāmies. Nu, sāksim ar visbēdīgāko variantu. Tas gan apskatīsimies, kā viņi izskatās. Labi, tad tāds, man liekas, vairāk senlaicīgāka stila māja, bet tomēr 225,000. Pat ja nopirksiet, es domāju, savus 60,000 vēl vajadzēs ielikt. Te pieņemsim, Ādažos ir rindu māja. Un te izskatās, ka viņi ir nesen uzbūvēta. Jā, man liekas, arī tikko jaunbūve. Jā. Ja vēl nebija pat aplodes arī pabeigtas. Jā, un tur... Līdzīgi kā mūsējā 103 kvadrātmetri un 225,000. Un ja atver lokāciju pie Ādažu vidusskolas. Ok, jā, vieta ir labāka. Toties 8 minūšu braucienā, tu vari iegūt sev atsevišķu stāvošu privātmāju. Nu, ko mēs izgājām cauri visiem sludinājumiem, un izskatās, ka par to cenu 250,000 jau gatavu un esošu nevar neko nopirkt. Jā, un arī, manuprāt, ir izdevīgāk un vieglāk uzbūvēt privātmāju jaunu Ciematā Piekdienas. Es pērku. Super.